Sveiki, sveiki, mīļie! Iznācu parunāt pie jums un apsveicināties, kā jums visiem klājās, ko labu darot, kā jums iesācies vispār ir pavasaris un maijs. Vakar bija 1. maijs un mums vakardien noslēdzās tāda skoliņa, tā kā līderskola, ja, mūsu kompānijā. Un direktora skola tā saucama un daudz ko darījām 6 nedēļas, reāli daudz ieguvām, tā kā, kaut kas jau bija zināms, kaut kas jau bija darīts no tā visa, bet bija lietas, kuras apguvu pa jaunam. Vienmēr esmu gatava mācīties no jaunas lietas. Un tiešām esmu pateicīga par visiem, kas vadīja to skolu un par to, kad iekustina cilvēkus, jā, māca un sievietes, kā tā teikt, jā, lai viņas varētu arī pelnīt un iemācīties daudzas lietas, kas ir mūsdienās ļoti nepieciešamas. Tas ir ļoti aktuāli. Un mums jau sievietēm patīk uzņemties daudzas lietas, jā, vienlaicīgi. Bet ir jāmācās lūk šo balansu, sabalansēti darboties un sabalansēti arī, tā kā iet uz mērķi. Jā, tas ir tāds viens aspekts, kas sievietē ir, ka viņa dara daudz lietas kopā, vienlaicīgi, un tāpēc viņas tas ceļš uz panākumiem var būt ilgāks, bet ja viņš ir, tad viņš ir, pamatīgs, pilnvērtīgs. Jā, tāpēc, kad vīrietis, jā, viņš jau strateģiski domā pilnīgi savādāk, racionālāk, un ja viņš dara vienu lietu, viņš viņu darīs. Viņam nav tās hormonu svārstības augšā lejā, katra nedēļa jau sievietē ir pilnīgi savādāk. Iekšējā pasaule, tev ir daudz, kas jāuzvar sevī, un arī fiziski un garīgi un emocionāli var būt visādi. Bet patiesībā pēdējā laikā man ir nostabilizējušās šīs emocijas. Un es varu teikt, ka vienīgā nedēļa, kad man tā teikt krīt no rokām viss, ja, ir pirms šīm sieviešu dienām. Bet pārējās nedēļas man ir pilna enerģijas un entuziasmu. Tāpēc, kad es domāju, ka tas ir pateicoties šai organisma attīrīšanai, kad mans hormonu stāvoklis ir nostabilizējies un arī citas lietas, jā, ir mainījušās. Veselība ir uzlabojusies vispārējā veselība. Un tavs prāts arī ir stabils kļuvis, mentāla veselība ir uzlabojusies. Tā kā tas viss tiešām sakārtojās pa plautiņiem, tā, kad tu saproti, kad ir rezultāts un ir vērts darīt lietas, kuras dod rezultāts, kuras dod izmaiņas, kuras tiešām palīdz tev iet uz priekšu, kustēties tajā lietās, ko tu dari ikdienā dzīvē, un arī ne tikai sapņot par sapņus kādus, kur tu gribētu sasniegt, bet reāli arī realizēt tos. Jo tev ir enerģija, tev ir veselība, un liekas, ka tev parādās vairāk stundas tajā dienā, jo iepriekš, piemēram, es strādāju par aprūpētāju, un mana maiņa sākās 7 no rīta, 6-7 no rīta, un beidzās ap 10 vakarā, 9-10. Un, protams, vēl kamēr mājās kaut kas jāpadara, un pirms miega, jā, pirms gulētiešanas, un tad ievalkās pat līdz pusnaktī citreiz. Ja vēl gribās kaut ko padarīt telefonā, paskatīties kaut ko, tad no rīta 6 pamosties, galīgi jau. Tā kā tu visu dienu strādājis un vēl 6 stundas knapi gulējis. Tāpēc, kopš es sāku lietot jau šo vairāk kā gadu uzturbagātinātājus, man nav šīs problēmas. Man pietiek, ka 5-6 stundu miegu, un es jūtos modra. Un visu dienu
es varu strādāt. Man ir arī dārs, tagad ir sākusies dāri sezona. Un es arī mācos koledžā un mācos internetā. Un darbs ir, jā. Bērni un mājas solis. Un viss. Viss, kā saka, multitask priekš sievietes. Man vēl ir visādi cits ieceres plāni, kam es gatavojos, ko es daru. Taisu mājaslapu un tā tālāk. Un tas viss. Interesanti, ka tam visam ir vienkārši spēks, enerģija, jauda. Reāli jauda darīt. Un dzīves prieks. Un nav panīkums. Un nav domas tādas, neko negribās. Tieši gribās. Vienu lietu pabeidz, otro es sāku. Atkal to padara, šito padara. Laiks ir jāplāno, lai varētu izdarīt. Bet galvenais jau, ka tā enerģija ir to izdarīt. Tas ir tā brīnojami. Un tagad arī man ir pusstunda. Stunda pārtraukums, vēl pusstunda ir palikusi. Un es varēju iznākt un parunāties ar jums. Un pastāstīt, ka man arī viens kāds etaps ir pagājis, kurā es mācījos direktora skolā. Un tagad man sākās otrs etaps. Visu mēnesi iziet. Nevis tiešraidē, ja, tas būtu trakāk patiesībā. Bet arī to es varētu izdarīt. Bet uztaisīt, tā kā parādīties sociālā vidē, parunāties, pastāstīt par to, ko es daru, ko nodarbojos. Un visādi tēmas celt augšā. Interesanti tiešām būtu vairāk pacelt tēmas, kuras ir aktuāls jums. Dodiet man varbūt kādu atgriezenisko saiti, par ko mēs varētu parunāt, par ko es varētu parunāt un padiskutēt, tā teikt. Un būtu interesanti, jā. Šo māja mēnesi tā aktīvi arī ar jums sadarboties. Es šeit, jūs tur, es šeit, jā, un būt uz kontakta un padalīties savā pieredzē, varbūt arī kādā piedzīvojumā, varbūt kādas kļūdas, kuram ir kādas bijušas dzīvē, un lai, tā kā padalīties, lai varētu mācīties no kļūdām un nedarīt viņas, jā. Bet es cik zinu no manas pieredzes, cilvēki mīl kļūdīties, viņi māk kļūdīties, un viņi mācās no savām kļūdām pārsvarā. Jo bieži vien pat neieklausās citā cilvēkā, kurš saka, nedari ilgāk tā. Viņi tomēr saka, es tomēr izdarīšu tā. Un beigās viņi saprot, kad vajadzēja paklausīt, kad ir sāpīgi patiesībā. Diezgan sāpīgi mācīties no savām kļūdām. Labāk mācīties no citu kļūdām. Un ja kāds kaut ko dara, tad vienkārši tā nedarīt. Vienkārši tā nedarīt. Ir ļoti daudz piemēru, kā cilvēki dara, un es redzu, ka viņi dara nepareizi, un es domāju, labi, es nenosodu, jo cilvēks mācās, tas ir saprotams, bet es pieņemu lēmumu, ka šitas mani, tā saka, stimulē nedarīt tā. Jā, vienkārši. Jā, nē. Kā arī Bībelē teikts, ka tu nevari ne par ko šaubīties, ka vai nu tu dari, vai nu tu nedari. Vai nu tu saki jā, vai nu saki nē. Pieņem lēmumu ātri un rīkojies gudri, jā. Tā kā šodien ir 2. maijs, pavasaris, atkal izskatās, ka būs silta diena. Pašlaik mašīnā ir 18 grādi, putniņi čivina Anglijā, un es šodien pēc darba došos arī ar vīriņu uz dārzu. Šodien mēs raksim, uzliksim siltumnīcu, salabosim tās, kas ir sabojātas vēja postītas. Un cerams, ka mums izdosies to visu atjaunot. Un no dārza arī ielikšu kādu storiju, sekojiet. Ja vajadzīgs kāds padoms, prasiet, dodiet padomus mums, mēs pieņemam arī kritiku, esam pozitīvi šajā jomā, un tad jau uz tikšanos, lai jums jauka diena, lai Dievs svētī un palīdziet visā sasniegt mērķus
un būt enerģijas pilniem un vienmēr iet līdz galam, nekad nepadoties. Tas ir mans moto. Lai ko es uzsāktu, pat ja man nesanāk, es spītīgi eju uz priekšu un daru. Un rezultāts atnāk. Jā, tas ir neizbēgami. Tā kā visu jauku dienu jums. Atā!